atnāk pie mums uz 7. klasi un latviešu skolotājs pilnīgi novēro procesos, ka mums rodas pamatots bažas, ka bērns nemāk lasīt. Tu neatzīsti tikai to, ka tev bērnam ir problēmas, bet principā arī to, ka tu savā ziņā kļūdies. Ir, piemēram, atklātība par bērnu diagnozi. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, kad vecākam... Šis ir podcasts Domedis, un mēs visi strādājam skolā. Šī ir vieta, kur atklāt dalīsimies ar savu pieredzi un situācijām. Ar šo vēlamies uzsākt sarunu par skolotāju darbu, lomu, pienākumiem, atbildībām, par skolas dzīvi kopumā, jeb kas lācītam vēderā. Mēs parādīsim, ko nozīmē darbs mūsu skolā, ko nozīmē izglītība kopumā, tās ietekme, kā mēs veidojam attiecības, kādas ir mūsu ilūzijas, bažas, uzvaras un kritieni. Tas ir mūsu pieredzes stāsts. Un ceram, ka tas tev dos iespēju sadzirdēt, uzzināt, kritizēt vai nosodīt, varbūt pieņemt vai pielāgot to tavai situācijai un vajadzībai. Klausies, domā līdzi un iesaisties Domvedas sarunās. Šodien sarunā mums piedalās Agija, kas ir skolas speciālais pedagogs, Dace, skolas direktore, un Māra, direktors vietniece. Un mani sauc Ilze, un es esmu skolas attīstības vadītāja. Šo epizodu vēlamies mēs veltīt jautājumam par atklātu sarunu starp ģimeni un skolu, par tās nozīmi, izaicinājumiem, par drošo vidi un par atbalstu bērnam un ģimenei. Ko tā nozīmē atklāt sarunu starp skolu un ģimeni? Kāpēc tā ir nepieciešama? Manuprāt, atklāta saruna ir vispār kaut kāda atslēga tālākai sadarbībai, pozitīvām bērna attīstībai skolā un jebkurā citā vidē. Un, jā, tas ir tas, ko man liekas šī skola vēlas panākt, un mēs esam ļoti labi panākuši. Un, jā, tā ir pati galvenā atslēga bērna attīstībai šeit un visur citur. Un kā tā ietekmē skolēnu attīstību šī atklātā saruna? Saruna, tātad mēs runājam par komunikāciju, par starp bērnu, ģimeni un skolu. Jā. Tas maina pilnīgi visu. Gan, ja, piemēram, jebkas ir noticis vienalga, vai pat nekas nav noticis, bet, lai saprastu, kas ar to bērnu notiek, mums ir svarīgi to vispirms izrunāt ar vecākiem, ar bērnu, saprast, no kurienes viņš nāk. To mēs visvairāk jūtam, kad bērni maina skolu, bet arī, kad bērns atnāk pie mums, kaut vai uz 1. klasi, ir ļoti svarīgi saprast, kas ar viņu, kāds viņš ir, kā viņš parasti uzvedās ar citiem bērniem, ko viņš dara labprātāk viens pats, kāda ir viņa hobija. Mēs uzreiz saprotam, no kurienes tas bērns nāk, un tas iedod to. Ja es tā gribētu runāt tieši par to sarunāšanos ar ģimeni, tad tas iedod to bāzes līniju, to pamatu, no kurienes mēs sākam. Un tad mēs skatāmies, kurā virzienā tas aiziet. Vai tas aiziet, ka tas bērns sāk justies labāk, vai tieši otrādi, ka tam bērnam parādās kaut kādi, slikta pašsajūta, vai viņš paliek satrauktāks. Saruna būtībā, jebkura saruna ir tā kā pamatlīnija. Bet visbiežāk mēs skolā, man liekas, sākam nevis ar vecākiem, mēs sākam tieši ar bērnu. Kāpēc? Kāpēc tas ir svarīgi? Mēs pirmkārt veidojam attiecības ar bērnu, saprotam, kā viņš jūtās, ko viņš dara, vai viņam vispār ir draugi. Un tad tas ir tā kā indikators, vai mēs ar šo informāciju kaut ko tālāk daram vai nē. Ja to viss ir kārtībā, mēs vienkārši ik pa laikam turpinām nočekot, vai tur viss ir fajn, tāpēc mēs arī taisam, mums ir vienošanās ar audzinātājiem, ka mēs taisam individuālas sarunas ar bērniem. Tas arī ļoti daudz ko dod, un tas iedod tiešām tādu tā kā pamatu saprast, kā ir, ka tas bērns runā viens ar viens pret tevi. Vispār, vai viņš tev uzticās, jo viņš tev neuzticās, viņš tev neko nestāstīs. Bet ja viņš uzticās un ja viņš jūtās labi, tad mēs varam izveidot diezgan tādas pamatīgas attiecības, uz kurām tālāk tad domāt, kas tad īstajā skolā notiek. Tu minēji, ka sākumā veido attiecības ar bērnu. Kurā brīdī skolotājs to dara? Tad, kad viņš pie tevis ir nonācis Septembrī? Tavā klasē. Ir dažādi mums bērni mēdz pievienoties arī mācību gadu vidū. Bet jā, principā, ja tas ir pirmklasnieks, kuru mēs satiekam ideālā gadījumā adaptācijas nedēļā jūnijā, tad un pēc tam tad augustā. Cik ilgi? Septembrī. Augustā vēl ne, septembrī. Cik ir ilgs tas posms, kamēr attiecības izveido? Jā, baigi atšķirīgs. Klasiski, man liekas, es nezinu, tev man Agija droši vien papildināt, kāds ir no tādas teorijas viedokļa, bet man liekas, tāds klasiski ir pusgads vismaz, kamēr viņš vispār iejūtās, kas ir skola, kāda ir klase,
kāda ir skolotāja, vispār kāds ir režīms. Viss tas paņem vismaz pusgadu. Ir citi bērni, kam paiet vēl ilgāks laiks, tas var būt par gads. Un ir arī tādi, kam var būt mēnesis, pusotrs. Tas ļoti atkarīgs no tā, kāds tas bērns ir. Bet, zini, man šķiet, ka mēs sākam ar uzticēšanos. Tas, ko Māris saka, tu pusgadu laikā vari iegūt bērnu uzticēšanos un attiecības, jo mēs būtībā visu laiku veidojam. Nu, tā kā mēs ieliekam to pamatiņu, un pēc tam mēs turpinam uzturēt tās attiecības, kas arī ir liels darbiņš. Jā. Es piekrītu Mārai, jo šī attiecību veidošana notiek noteikti gan no 1. līdz pašā 9. klasē, jo mainoties bērnu vecuma posmam, interesēm, problēmām un visādām citām lietām, mēs attiecības veidojam principā regulāri, ņemot vērā to, skatoties arī pēc bērna izaugsmes, pēc viņa labsajūtas, pēc apstākļiem ģimenē un ārpus tās. Bet jā, kā kuram bērnam tas arī ir nepieciešams. Dažiem pietiek ar 3 mēnešiem adaptācijas skolā, dažiem pietiek ar gadu, dažiem nepietiek līdz 9. klasē. Ļoti individuāli. Un tas nav vienmēr atkarīgs faktors no skolas vai pedagogiem. Un tad rekur arī nākamais jautājums, un tad tu varētu arī sākt atbildēt, kur tev darbā rodas grūtības? Man darbā rodas grūtības pārsvarā ar vecāku neusticēšanos, bet tas nav saistīts tieši ar mums vai mūsu skolu. Tā vairāk ir tāda iepriekšēja pieredze. Tā nāk tad negatīvas iepriekšējās skolu pieredzes, es tā varētu teikt. Manā jomā, tieši skatoties manā jomā, kā speciālajam pedagogam, vecāki bieži vien iepriekš ir jutušies nosodīti, es teikšu godīgi nepieņemti, izmisuši. Un viņi īstenībā nezina, kur saņemt šo palīdzību. Un es tāpēc tādā ziņā es saprotu arī to viņu nostāju un nespēju vai nevēlēšanos komunicēt tieši un atklāti. Bet šajā gadījumā tas, ko es mēģinu atgādināt arī vecākiem, kad mūsu mērķis ir tikai viens, un tas ir jūsu bērns. Mūsu mērķis ir palīdzēt jūsu bērnam, un jo mēs būsim atklātāki viens pret otru, jo tas vienkārši notiks produktīvāk un ātrāk. Tagad tālāk turpinot, tas, piemēram, vecāks jūtas nosodīts kaut kādu iemeslu dēļ iepriekš. Jā. Cik ilgs ir tas laiks, vai tas ir individuāli? Tas ir ļoti individuāli. Tas ir ārkārtīgi individuāli. Tas ir atkarīgs no paša vecāka, cik ļoti viņš ir spējis pats pieņemt šo situāciju, vai arī iespējams arī nespējas nekad to pieņemt. Ir vecāki, kas ļoti ātri spēj uzticēties un tā kā ir atvērti gan sarunai, gan sadarbībai, un mums arī ir acīm redzami rezultāti, un daudz vieglāk arī strādāt kopā. Tev arī vai visiem pārējiem? Visiem. Te vairāk nav. Es neteiktu, ka tas ir tāds vairāk apgrūtinājums man kā pedagogam, bet tas vairāk atspīlējas uz pašu bērnu. Viss vienmēr atdurās pret to, cik daudz mēs varam palīdzēt bērnam. Rekur, vai tu vari iedot lūdzu piemērus? Jo tu minēji arī par to tām situācijām, un man iztrūkst piemēri. Iedos lūdzu piemērus, kas ir tās situācijas? Situācijas pozitīvās tieši? Laikam. Jā, es teikšu tā, man no iepriekšējās pieredzes šajā skolā mums ir izdevies, manuprāt, diezgan produktīvi veicināt šo sadarbību, vairāk vai mazāk. Bet no iepriekšējās pieredzes es varu teikt, ka no 1. līdz pēdējai dienai vecāki nebija gatavi pieņemt mūsu palīdzību. Viņi bija tie, kas saņēma nosodījumu un ar šo nosodījumu atnāca pie mums. Un, diemžēl, tas darbs mums kopā tā arī neizdevās veikt, un bērnam bija principā jāpamet un jāatgūstās atkal nākamā skolā, tikai tāpēc, ka vecāki nevēlējās šo sadarbību izveidot. Ko viņi nevēlējās? Es gribu, lai tu bišķiņ vairāk. Ja mēs runājam, tad atklāti, tad tas ir tas, kas ir manā specifika darba, ir, piemēram, atklātība par bērnu diagnozi. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka vecākam, protams, ir tiesības paturēt daļu informāciju pie sevis, un es saprotu iemeslus, kāpēc viņi to dara. Bet jebkurā gadījumā skolā strādā cilvēki, kas ar to nodarbojas ikdienā, un viņi zina, ko viņi dara, viņi redz situāciju. Zina arī, ko redz. Viņi redz, un viņi zina. Jautājums ir par to, kā vecākiem šķiet, cik ilgi mēs to nepamanām. Ja? Un tad, kad nāk šis te gaismā, un ir tas brīdis, jebkurā gadījumā nonāks, kad mums šī atklātā saruna būs jāveic. Un tad ir vai viņa notiek, vai viņa nenotiek.
Dats ļoti grib tavu piemēru par to bērnu, kurš līdz kurai klasē ļoti ilgi, 7. vai 8. nemācēja īsti lasīt. Šo es gribu. Tas ir gadījums, ka mēs saskaramies ar to, ka atnāk uz skolu, un es varu atsaukties to, ko Agija saka, mums nomaina skolu, atnāk pie mums uz 7. klasi, un latviešu skolotājs pilnīgi novēro procesos, ka mums rodas pamatots bažas, ka bērns nemāk lasīt. 7. klasē, kas iepriekš nav pamanīts lielajā klasē, kur ir 30 bērni. Sēžot aizmugurē, bērns ir iemācījies norakstīt. Labi, tā nemācīšana lasīt nav tā, ka burtiski burts nevar vārdu savilkt kopā, bet ir ļoti vāja tekstpratības prasme. Nesaprot, ko izlasa, nevar izlasīt garus tekstus. Līdz ar to vispār nespēja pastāvīgi darboties. Un, man liekas, tas, ko es gribu vēl ienest sarunā, ir, ka jo, ja vecāks nāk uz skolu un izstāsta atklāti, kas ir beiguši kaut kādus izpēti, varbūt pie psihologa vai neirologa, neirologs ir devis kaut kādu atzinumu, ka nāk uzreiz ar to visiem dokumentiem, kas ir par bērnu, kas varētu skolotājiem palīdzēt. Jo tā, protams, ir konfidenciāla informācija, un pie skolotāja nonāk tā daļa, kur ir ieteikumi pedagogiem, kas ir ļoti būtiski. Citādāk mēs zaudējam 2-3 mēnešus, mēģinot uzķert, kas ir tā pa problēmu, kāpēc tam bērnam ir grūtības mācīties, un mēs zaudējam 3 mēnešus no mācību gada laika. Tas ir ļoti, ļoti daudz, un ja atnāk ar atklātu informāciju, uzreiz ir tad Agija iztulko mums, skolotājiem, mums saprotamā valodā, jo viņai ir zināšanas prasmes, viņa mums pārnes to informāciju. Mēs ieliekam savā kopīgajā failā, un es varu apskatīties un saprast, kā es varu labāk palīdzēt tam bērnam. Kur es gribu tālāk, lai man iedodat jūs arī piemēru, kas ir rakstīts tajā atzinumā, kāda ir ieteikuma skolēm, ko mēs esam īstenojuši šeit? Ļoti dažādi tie ieteikumi. Es teiktu, ka lielākoties viņi nav noderīgi. Kas ir tas copy-paste no visas mājaslapas, ko mēs jau zinām. Jā, bet iedod konkrētus labus piemērus. Mēs tagad pēdējo reizi, man liekas, ir divi atzinumi no konkrētiem speciālistiem, kur ir bijuši ļoti precīzi un sakarīgi ieteikumi, ko tiešām skolotājs var īstenot. Un to jau mēs arī, piemēram, procesā mēs saprotam, ka kaut kas nav, bet vecāki nav veikuši izpēti. Mēs atkal paskatāmies, no kura ir bijis sakarīgs atzinums, un mēs varam ieteikt to speciālistu vecākiem, un tad jau viņi izvēl, vai viņi aizved tālāk. Bet principā jau nemainās tie ieteikumi. Es Agija piekritīs, ka sēdināt priekšā, papildus laiks, īsas instrukcijas, vizuālas instrukcijas. Visiem bērniem ar ļoti dažādām diagnozēm vai noteiktām mācīšanās traucējumiem vai grūtībām tiek iedotas vienādas rekomendācijas, kas absolūti nepalīdz skolotājiem. Bet tas ir tikai diagnožu gadījumā, vai tas ir, piemēram, kā palīdzēt pirmklasniekam, kurš nemāk īsti lasīt, kur arī sēdina pirmajā rindā, ir dod īsākas instrukcijas. Tas ir tikai diagnoze bērnam? Tas ir tikai tādā gadījumā, jo, ja tev nav lasīt prasmes, tad jau tā ir atsevišķi individuāls darbs pie skolotāja mācīties lasīt, jo tur īsti nepalīdzēs īstas instrukcijas. Pirmklasnieks, kurš vēl nav apgūst šo lasīt prasmi, mēs viņam veidojam nedaudz savādāk to atbalsta plānu. Tas tur tiek iesaistīts logopēds, vecāki, papildus nodarbības un tā tālāk, bet bērniem ar diagnozēm pa lielam visiem tiešām ir absolūti vienādi. Un ne visi un nevienmēr principā skolā ir iespēja realizēt. Tas ir tas pats par pagarināto laiku. Mēs nevaram dabūt no kaut kurienes papildus laiku, ja mācību stunda ir tik, cik viņa ir. Protams, mēs šos ieteikumus pielāgojam, bet jā, kopumā kāpēc vispār ir svarīgi un svarīgi tādi objektīvi ieteikumi, jo kā tādu piemēru es varu minēt, atnākot bērnam, piemēram, pusgadā pie mums no citas skolas, mēs šo bērnu nepazīstam. Mēs viņu arī kādu laiku nepazīsim. Atkarīgs arī no tā, cik bērns ir introverts vai ekstraverts un no visādām dažādām viņa iepriekšējām pieredzēm. Mums tas paņems laiku, lai šo bērnu iepazītu. Bet laiks mums īstenībā ļoti dārgs un mums viņš brīžam nav. Tāpēc, ja, piemēram, tas pats tāds sīkums, kā, piemēram, bērns ļoti bieži jūt trauksmi stundās, un ja tas ir minēts atzinumā, tad mēs zinām, ko ar šo varam, kā mēs šo varam risināt, kā mēs varam palīdzēt. Mums jau uzreiz ir atbildes un kaut kāda rīcība pretī šim ieteikumam. Bet ja mēs nesaņemam neko, tad tas, protams, kaut kādā brīdī pie mums atnāks, bet tas viss prasa tiešām nevajadzīgi patērētu laiku, un bērns no tā neko absolūti neiegūst. Viņš zaudē. Jā, tā sanāk tāda kā taustīšanās tumsā. Tu mēģini atrast virzienu, kurā ar to bērnu strādāt, bet mums šogad ir viens izcils piemērs 1. klasē.
kur sākotnēji vecāki jau minēja, ka ir bijuši izaicinājumi nosēdēt, vai tur tikai pie ļoti stingras skolotājas ir labs rezultāts panākts. Un mēs pusgadu esam mēģinājuši, ka viens vecāks ir tā kā par to, ka varētu izpētīt, otrs tā kā līdz galam nav pārliecināts, ka to vajag darīt. Bet pusgada laikā mums izdevās pārliecināt ģimeni, un vienkārši fantastiski rezultāti ir. Bērns var mācīties, viņš klasē jūtas labi, var akadēmiski parādīt beidzot sevi, jo vienkārši nespēja kontrolēt savus impulsus bez medikamentiem, piemēram. Vecāki šo novērtē, jūs iesaisti Jā, skolas? vecāki novērtē un arī paši pamanījuši ļoti pozitīvas pārmaiņas, jo ne tikai skolā viņiem bija tie izaicinājumi, arī mājās. Tas, ka bērns tiešām beidzot spēja piedalīties aktīvi stundā un demonstrēt savu akadēmisko Tas ir sniegumu. tas, kas mani uztrauc. Ko mēs darām tādā gadījumā, ja vecāks nespēja pieņemt. Tad tā kā mēs sakām, ka ir signāli, ka mēs redzam, ka tam bērnam ir grūtības, ka mēs redzam, ka viņš varētu, bet nesanāk. Un tad ir jāmeklē iemesls, kāpēc nesanāk. Ko mēs darām, ja vecāks negrib meklēt, viņš atsakās meklēt šo palīdzību? Es neteiktu, ka vecāki negrib meklēt palīdzību. Viņiem tieši tas ir saistīts ar šo te atzīšanu, jo tu neatzīsti tikai to, ka tev bērnam ir problēmas, bet principā arī to, ka tu savā ziņā kļūdies. Un šeit viennozīmīgi ir jābūt tādai spēcīgai un konstruktīvai sarunai pretī pārliecībai. Vecākam ir jāsajūt tā pārliecība no mums, kāpēc mēs to darām, kāpēc šī saruna ir nepieciešama un kas no tās tiks sagaidīta. Sākumā, jā, man ir bijuši gadījumi, kad atnāk vienreiz mamma. Es mēģinu ļoti maigi pastāstīt, kāpēc viņi ir šeit un ko mēs ar šo informāciju tālāk darīsim. Gadās tā, ka šī saruna ieilgst jau uz 5 reizēm. Un tad, diemžēl, nākās šo sarunu arī jau pārvērst tādā ļoti stingrā un konkrēti ar norādījumiem, izteikt jau norādījumu un, teiksim tā, viņa aiziet līdz tādam pieprasījumam. Jo mēs neredzam vairs iespēju no savas puses palīdzību, jo skolai arī ir vienmēr gan emocionāli, gan tīri fiziski ir kaut kāds limits, ko mēs kā resursu varam vispār dot šim bērnam. Un tam resursam ir jāpapildinās arī no ārpus skolas puses, un tie ir vecāki, un tā ir ģimene. Ir bijis tā, ka nav sadarbības un nebūs? Jā, tā ir bijis. Diemžēl ļoti reti, bet tas, ko es minēju iepriekš, manā pieredzē ir bijusi tāds gadījums. Protams, viņš tā arī neveiksmīgi tika pārnests uz nākamo skolu, teiksim tā. Jā, bet trakākais jau, ka šajā procesā pazūd bērna vajadzības. Mums jau arī ir bijis šeit skolā tāda pieredze, ka vecāki nav gatavi sadarboties un ieraudzīt to, kur būtu tā pievienotā vērtība, kāpēc tas būtu pozitīvi, ka viņi aizvest pie kāda speciālista. Jo vecāki paniski baidās no tā, ka bērnam būs kods, ja būs tur jāaiziet medped komisija vai kaut kādas negatīvas sekas, kas varētu atsaukties bērnu nākotnē. Lai gan tas tā nav, tas ir tāds milzīgs stereotips. Tas kods kaut ko dod? Kas ir tas, ko Agija varēs labāk šo? Tas kods, pa lielam, protams, mēs runāsim par to, ka tas padomju kods, kurš nav mainījies jau, es nezinu, 70 gadus, tas ir atkarīgs no koda. Ja mēs runājam par tiem kodiem, kas ir mūsu skolā, tad pa lielam mums kā skolai tas kods nav vajadzīgs. Mums ir vajadzīgi šie ieteikumi, kas nāk līdz šim kodam. Mēs bērnu neskatīsimies nekad pēc kādiem cipariem. Mēs viņu skatīsimies kā individuālu personību, kurai ir nepieciešama palīdzība. Palīdzība vajadzīga mums absolūti visiem, citam vairāk, citam mazāk. Un līdz ar, diemžēl, šo nesmuko kodu nāk līdz arī ieteikumi, kas mums ir nepieciešami. Un tas ir arī viss. Protams, ka vecākiem tiesa, man liekas, ir tāds padomju vēl palicis tāds aizspriedums par to, ka tagad bērns ir muļķis vai kaut kādā tam līdzīgā nedabūs darbu vai kaut ko tādu. Bet, diemžēl, bez šiem ieteikumiem un kopējas sadarbības tieši tā arī var notikt. Un to vecāki nav apzinājušies. Jā, tas nekad nav uzspiests process. Mēs reizēm, tas ir lūgums, bet kā Agija saka, reizēm nākas vienkārši stingri palūgt un norādīt uz to, ka
kur ir tas brīdis, kad mēs to vairs nevarēsim. Jo mēs jau patiesībā ļoti intuitīvi atbalstam tos skolēnus stundās. Mēs vērojam, kas tur, piemēram, mākslā kādam tur nevajadzēs tik plašs atbalsta pasākums kā latviešu valodā vai matemātikā. Skolotājs vēro to bērnu, tāpēc mums ir tas, piemēram, mums iekšējā skolā ir kopīgs fails, kur mēs ierakstam katrs, vai tajā mācību priekšmetā ir nepieciešams atbalsts vai nav. Jo ne visos mācību priekšmetos būs nepieciešams atbalsts. Iespējams, ka mākslā ļoti labi spēja orientēties, bet citiem bērniem, piemēram, mākslā esmu redzējis skolotāju izmanto atgādni, kur ir, ka tev ir vajadzīgs šķērs, tā, tev vienkārši uzzīmēts ir, kas tev ir vajadzīgs stundai. Tas bērns pats var sagādāt to, bet viņam vajag to atgādinājumu, kas tieši viņam ir nepieciešams. Ja skolotājiem nav šīs informācijas, tad mēs tikai meklējam, mēs daudz kopā runājam, viens ar otru mēģinam saprast, bet atkal tas, kas strādās Mārai, nevienmēr strādās man. Bet iespējams, ka kaut kas no Māras var iegūt. Jā, vismaz virza mani domāt, varbūt man tur kaut kāds tur tas teksts īsāks jāuztais, lielāki burti jāuztais darba lapām. Un tur ir tik daudz ļoti tās nianses, kas ir jāievēro, lai varētu to bērnu atbalstīt. Kad tiešām, ja vecāki nāktu uzreiz ar informāciju, kaut vai tas, jau divas daļas, man liekas, viens ir tās mācīšanās grūtības un traucējumi, un tad ir uzvedība otra lieta, kas ir ar vienu vairāk pēdējo gadu laikā ienāk. Ka tas varbūt tur ir nepieciešams atbalsts. Jo tev akadēmiski viss ir kārtībā, bet tev ir nepieciešams, piemēram, ļoti stingri noteikumus pateikt, izstāstīt, nedrīkst nekāds atkāpes būt. Tā informācija ir milzīgi vērtīga. Nevis tajā brīdī, kad mēs jau saprotam, ka tur izdemolēts viss ir un attiecības neveidojas ar klases biedriem. Bet šo speciālisti var noteikt. Tas, ko tu saki, ka tagad nav vairs tik daudz kaut kādas mācīšanās grūtības, bet uzvedības grūtības. Vai tad to var atzinumā ierakstīt? Tas pirmais jau nākot pirmoklasmos, mums ir vērtīga atgriezeniskā saite no pirmsskolas. Un tās arī gatavo ļoti dažādas tās izziņas un aprakstus par uzvedības lietām vai izaicinājumiem, jo tas arī milzīga vērtība skolotājiem, tāpēc, ka tur bērns ir redzēts, kā viņš grupām iedarbojas ar citiem. Jo mājās jau mēs to neredzam uz saviem bērniem. Viņi ir 2, 3, 4, cik no kuram viņi mājās ir. Viens arī. Arī viens, jā, sorry. Viņam bērnu loma, kā mēs jau esam runājuši, kad to bērnu, kas ir mājās, mēs nepazīstam. Viņš nav tāds, viņš skolas vidē ir pilnīgi citādāks. Un mājās arī mēs nedodam viņam tādus uzdevumus, kur mēs spētu novērtēt to, kas ir tā viņa vajadzība mācību procesā. Kaut vai sadarbības iespējas vienaudžiem. To arī nevar grupā viss mainās. Grupā mainās pilnīgi viss. Tā ietekme ir, jā. Un te būs atkal tas, ka nav jau viena universāla principa. Piemēram, ja bērns, kuram ir autiskā spektra traucējumi, tad visiem šiem bērniem lūdzu jāstrādā tā. Tā nav, diemžēl. Tā nav. Katrs bērns ir personība, katram ir sava raksturiezīmes, un tas, kad mums vienas kaulu sāpes, piemēram, nenozīmē, ka mēs esam absolūti vienādi. Tas viens ķeksīts mūs nevar vienlīdzīgi, mēs nevaram vienlīdzīgi vērtēt vienu un to pašu. Man liekas, ka pie šādām nevis traucējumiem, pie šādām izaicinājumiem. Pie šādiem izaicinājumiem ir svarīgi tas, ka mēs atzīstam no abām pusēm, ka kaut kas ir jāmeklē. Tāpēc strādā tas atzinums. Ir baigi forši, ka ir tik daudz speciālistu, pie kuriem var aiziet mūsdienās un to izdarīt. Un šeit, man liekas, svarīgi tiem, kas ir uzvedības un nelieli mācīšanās traucējumi, un viņi paliek tiešām arvien vairāk ar katru gadu, ka mēs abas puses, gan skola, gan vecāks, panākam pretī un atzīstam, jā, šitien vajadzīga palīdzība, šo mēs risināsim, mēs meklēsim labāko ceļu. Bieži vien iestrēgst, it sevišķi, piemēram, ir vecāks paudzes vecāki, kas saka, manā laikā šitā nebija un mēs šitā to nerisinājām. Kur ir tā vecākā paudze labi? Pirms mileniāļiem, būmeri, kas ir. Un arī mileniāļi vēl liela daļa, jo mēs tā esam auguši, ka ir tas aizspriedums par to, ja tu tam bērnu, ja tu viņu vedīs pie psihologa mazums vai uz smilšu terapiju vēl kaut kur, viņam kaut kas nav kārtībā, viņš nav riktīgs. Bet patiesībā mēs jau gribam, lai tam bērnam, mēs varam palīdzēt, lai viņam ir vieglāk mācīties, jo beigās tas tiešām aiziet. Un ko mēs gan redzam, ja tie bērni atnāk ar savējiem ir citādāk, kas te ir no pirmās klases, mēs tā kā kopā ar viņiem augam un tur vispār jautājumu nav. Mēs vislabāk novērojam šo, visizteiktāk, kad atnāk no citas skolas, un tu saproti, ka tur
kur tas bērns ir bijis. Un viņam nav ne diagnozes, ne atzinuma, bet tu redzi, ka tur acīm redzami, un tas ir liels vecums, tā ir 5., 6., 7. klase, acīm redzam, kaut kas nav kārtībā. Nu, un ka viņš nevar pamācīties. Viņš vienā, tur ir kas, viņš nemāk izlasīt tekstu. Nevar izlasīt tekstu vispār. Nevar uzrakstīt neko. Tur ir tik dažādi, bet vienkārši... Elementāras mācīšanās prasmes nav. Jā. Un tas ir tāds erors, ko ar to bērnu darīt, jo viņš ir palaidis garām to savu posmiņu, kā mēs tur no attīstības psiholoģijas, kad varēja šito visu rediģēt, un tagad mēs esam nonākuši tur, kur mēs cīnamies ar sekām. Jā, bet un tas ir skumīgā puse šim visam. To var salabot? Var pielāgot droši vien un attīstīt. Un arī šīs sarunas mērķis jau mums ir iedrošināt, mēs kā skola esam atvērti sadarbībā ar vecākiem, iedrošināt vecākus tiešām dalīties, atklāt, izstāstīt un nebaidīties, ja skola piedāvā, piemēram, apmeklēt kādu speciālistu, kaut vai lai noskaidrotu, ka varbūt tiešām viss ir kārtībā, bet ir kaut kāda cita lieta, kas tur traucē. Jo ir būtiski zināt, ar ko mums ir jāstrādā, nevis tā, ka mēs minam. Man liekas, ka šis kaut ko mēģinām pēc savas pieredzes saprast, bet tas, ka skolotāji pamana uzreiz, ka kaut kas nav kārtībā, tā gan ir tiesa. Un man liekas, te atkal ir tas jautājums par to, vai tu pamani un reaģē un dari kaut ko ar to, vai tu vienkārši ļauj viņam kaut kā plus, kaut kādu savu četrnieku vai ieskaitīts, neieskaitīts, vai tur apguvis, sācis apgūt, turpina apgūt sākumskolā, kaut kā izvilks. Tādai attieksmei nevajadzētu būt, jo ilgāk izvelk, jo ir daudz sarežģītāk to visu saglābt. Tas nozīmē, ka pirmās klases ir ļoti svarīgas. Ir svarīgs. Pirmsskola, protams, un arī sākumskolas posms. Jo šis ir bijuši, mums ir piemēri, bijuši diezgan, nevar teikt to vārdu, bet diezgan krimināli, bet nevar, traģiski drīzāk. Kad atnāk, un mēs skatāmies, kāds viņš atnāk, piemēram, uz 8. vai 9. klasi, kas ir tipiski, kad saprot, ka ziepes ir, kad ir slikti, un tad samēn to skolu. Un atnāk, un mēs redzam, matemātikā bija jābūt 8, bet viņš... Bet tur nav, tur nav vispār. Ar 8, bet reāli knapus 2. Ka tev atnāk ar, bet tāpēc, ka man pats bērns arī atzīstās, bet es norakstīju no klases biedra. Un 30 bērnu klasē vienkārši to nepamana. Un te jau tās sanāk, ka tās mācīšanās vajadzības rodas procesā, tāpēc, ka ir daudz bērnu klasē, nevaru visam paspēt. Objektīvi iemeslu dēļ skolotājs nespēja, piemēram, visus pamanīt, nezinu, ka viņš noraksta, un beigās matemātikā viņam iztrūkst 4 klašu saturs, ko nevar iedzīt vienkārši. Tas ir nereāli. 7, 8 gadu. Ļoti ilgs posms. Protams. Tas bērns ir iemācījies izdzīvot perfekti tādā vidē. Jā, un šeit viņi pamana, un tik līdz ir mazāk, kas šiem bērniem ir, man liekas, ka tā diezgan raksturīgi visiem kopīgs, ka viņus pamana, un te viņi jūt stresu un trauksmi, tāpēc, ka beidzot skolotājs viņu pamana un visu laiku pievērš viņam uzmanību un pēkšņi aicina uz konsultācijām, sauc vecākus, skola saka, ka nav labi, un viņš nesaprot, kas pēkšņi man mainījās, kas ar mani vainas, jo viņš jau ir iemācījies to modeli, kā viņš skolā izdzīvo, un tā viņam asociējas skola, bet nonākot vidē, kur skolotājs viņu pamana, pēkšņi ir traki. Man visu laiku redz, man viss spiediens no skolotāja. Visu laiku viņš skatās, viņš laiku grib no manis kaut ko. Skatās, ko es māku, ko es nemāku. Liek man darīt vairāk, aicina uz konsultācijām. Un tajā brīdī viņi nobrūk emocionāli, jo viņi to slodzi netur. Jā, viņi sāk uzvilkties. Par to, ka man nav kārtībā. Nē, viņi pat līdz tam, man liekas, ka nav vienkārši tā sajūta, ka viņi, kāpēc viņš man... Nevar skatīties, pateikt. Viņš man piesienās, atšujies no manis. Es taču daru to, ko... es taču iepriekš tā darīju un bija ok, kāpēc tagad nav pēkšņi... Tas varētu būt saistīts ar drošu vidi, kas skolā tiek nodrošināta. Kas ir tā, kāpēc tagad, pārējot no vienas skolas uz otru, pēkšņi viņš jūtās tik slikti? Tāpēc, ka te beidzot skolotāji pievērš uzmanību un var pamanīt, ka viņš tiešām reāli nesaprot, nezina. Vai tas ir tāpēc, ka ir maz bērni klasē? Tas ir ļoti būtiski, man liekas, nezinu, Agija var man oponēt, bet, man liekas, jo tev mazākā skolotāja bērnu, tev ir vairāk iespējas viņam pieiet un tiešām paskatīties, nevis tikai pārbaudas darbā, saprast, ko viņš zina vai nezina, vai formatīvajos darbos, kurus arī viņš teorētiski var norakstīt no blakus sēdētāja. Un svarīgāk ir tās pirmās 4 klases, ka tam bērnam veidojās tās pamatprasmes, ja viņš tajā posmā jau ir aizplūdis un iemācījies izdzīvot kaut kā pilnīgi nepilnveidojot sevi un neko nemācoties lāgā, viņš jau pēc tam tajā pamatskolas klasēs, viņš vienkārši tur plūst, viņš pazūd tajā masā, viņš vienkārši ir iemācījies tur būt un funkcionēt, disfunkcionāli funkcionēt.
Gudri. Gudri. Ir viena reāla sāpīga lieta par to, ka ir kaut kāds brīdis, kad mēs nevaram vairs palīdzēt. Jā. Ne? Un tad ir grūti atzīt to, ka mums ir grūti pateikt, ka līdz šai klasē mēs vanējām viņu, bet tālāk ir jāmeklē kaut kāda skola, kurā var nodrošināt viņam profesionālāku, kvalitatīvāku atbalstu tieši konkrēti viņam, jo tur tiem skolotājiem ir zināšanas un prasmes. Un Agija, zinu, ka ir ievirzījusi arī vairākas sarunas ar vecākiem. Protams, ka tiem vecākiem negribās tādas pārmaiņas, tāpēc, ka viņi, tās ir bailes no tā, ka kaut kas mainīsies, bet tā pašā laikā tur ir tas svaru kausos. Vai mēs viņu pieskatām un turpinām attīstīt sociālās prasmes, vai mēs domājam arī par to akadēmisko izaugsmi. Un, diemžēl, akadēmisko izaugsmi mēs nevaram nodrošināt kaut kādā posmā vairāk. Un tad tā, principā, ir skolas kļūdas atzīšana vai nevarēšanas atzīšana? Kas ir tas, kas savā veidā jau, jā, mēs atzīstam to, ka mums nav tādu profesionālu zināšanu un prasmju, lai atbalstītu tādu resursu. Piemēram, mūsu skolā mēs neīstenojam nevienu speciālo programmu. Bet mēs mēģinām vienalga katrā klasē ieraudzīt, kuru bērnu, kuram ir nepieciešams atbalsts, bet ir tiešām objektīvi apstākļi, kāpēc tiem bērniem ir nepieciešama speciāla skola, kur viņam varēs piedāvāt atbilstoši visām tehnoloģijām, metodēm, visu, kur tiešām varēs veicināt vēl bērnu mazāks bērnu skaits klasē. Jā, jo manuprāt, tas nav tieši saistīts ar to, ka mēs atzīstam savu kļūdu. Man liekas, ka mēs vienkārši esam godīgi. Un tas, ka mums arī tāda materiālā bāze ir ierobežota attiecībā par bērniem ar īpašajām vajadzībām, tas ir viennozīmīgi, jo tas, ko Dāca pieminēja, ka mums nav akreditētas šīs speciālās izglītības programmas, attiecīgi mēs arī strādājam pēc noteiktiem materiāliem un tīri fiziski mēs vienkārši, mūsu resursi nav pietiekoši, lai šim bērnam kaut ko dotu, bet ir alternatīvas un ir vietas, kur to var nodrošināt. Un, manuprāt, tā nav arī tāda izvairīšanās no bērna, ko vecāki, man liekas, bieži vien uzskata, nē, jūsu bērns nav mūsu apgrūtinājums, mums vienkārši nav resursu pietiekoši, lai jūsu bērnam palīdzētu, bet ir vietas, kuras to var mierīgi izdarīt. Jā, tas ir tāds it kā noraidījums un atraidījums no skolas puses, bet ar domu, ka mēs gribam domāt par jūsu bērnu attīstību, un tas ir sāpīgi abām pusēm. Jā, jo šajā gadījumā mēs jau varam, protams, kad arī bērnam paliekot šeit, tas, ko Dāca minēja, mēs varam nodrošināt, piemēram, tādas sociālās prasmes, bet noteikti izpaliks kaut kādas akadēmiskajā ziņā. Un pat ja skolēnu skaits mums ir mazāks kā citās skolās, iespējams arī šis skaits viņam vienkārši ir par daudz. Te jau nāk arī iekšā asistenti, kas mums ir pieredze arī ar 2 asistentiem šobrīd skolā, kas ir patiesībā ļoti liels atbalsts bērniem. Bet pašā laikā tur vecāki arī ieguldās, viņi daļai līdzfinansē to asistentu klātbūtni skolā, jo, diemžēl tas atalgojums, kas ir piedāvāts asistentiem, viņš ir nepietiekams, lai tas asistents tiešām būtu ieinteresēts un sakarīgs, kas var atbalstīt bērnu. Mums līdz šim tā pieredze ir diezgan pozitīva ar to, kas ir. Bet tajā pašā laikā Agijai ir nācies arī strādāt ar asistentiem un mācīt viņiem, kā viņi līdzdarbojas stundā. Jo tas nav tā vienkārši, tu nesēdi viņam blakus un nenoslauki degunu, ja neiedod pildspalvu un vēl kaut ko. Tu esi tajos brīžos, tad, kad ir nepieciešams emocijas savaldīt, vai ne? Tu neesi asistents, manuprāt, un es pie tā savu viedokļu arī palikšu. Asistents nav draugs un asistents nav auklīte. Kas ir asistents? Asistents ir cilvēks, kurš tev sniedz attiecīgu palīdzību attiecīgos brīžos. Un nevienmēr šis asistents īstenībā mums skolā ir nepieciešams. Ir nepieciešama iespējams tikai viņa klātbūtne, jo tas ir atkal saistīts ar bērnu drošības sajūtu. Un varbūt kaut kādā brīdī viņam tiešām ir jāpieiet tam bērnam, vai tas ir tīri arī kaut vai sākotnēji pārvietojoties pa skolu, ceļš bērniem ar spektra traucējumiem. Bet arī viņa darbs šai skolā ir ierobežots, un tas pilnīgi noteikti nav tas, kā brīžam vecāki uzskata, ka viņam būtu tiešām šis deguns jānoslauka vai jāpasēž tikai blakus vai jāspēlējās ar viņu. Asistenta darbam ir konkrēts mērķis, un tas ir arī Asistenta darbam ir pilnīgi noteikti konkrēts mērķis, un katram bērnam tas ir atšķirīgs. Zini, kā asistenta mērķis nav padarīt bērnu bezpalīdzīgāku. Tā kā mēs joprojām strādājam pie bērnu prasmēm, bet tā kā Agija minēja, ka tajos brīžos, kad izskrien no klases, vajag nomierināties, un tie ir tie brīži, kad asistents ir atbalsts skolotājiem. Jā, atbalsts sociālajā ziņā. Jā, atbalsts ir sociālajās prasmēs. Viņam ir noteikti jābūt tādam kā
atbalstošai personai viņa ikdienā un viņa krīzes situācijās. Jo, kā, man liekas, ir tāda, ka vispār skolotājiem mēs zinām, ka ir dažāda atbalsta komandu lielums skolās, ir dažāds daudzums asistentu un tā tālāk. Un man reizēm šķiet negodīgi, ka sagaida sabiedrība no skolotāja daudz vairāk nekā viņš patiesībā var dot, jo Latvijas mazā kādā laukskolā tur būs bērnu ar atbalsta pasākumiem, un tas būs atkarīgs no skolotāja resursa viņam palīdzēt. Un tas nenozīmē, ka tas skolotājs viņam nav lielāks resurss, nenozīmē, ka viņš slikti vai viņš negrib viņam palīdzēt. Man liekas, tas vēl ir ļoti būtiski saprast, ka jā, mēs redzam, ka ir nepieciešams atbalsts, bet tas ir lielākā mērogā risināms jautājums nekā mēs vienkārši varam pateikt, būtu forši vai skolotājiem ir kaut kāda speciālā izglītība, bet viņš nevar palīdzēt pilnvērtīgi tam bērnam. Man liekas, ir kaut kāds sabiedrībā tāda tā kā nostāja, ka skolotājs tad dari savu darbu, iemāci, kas tu nevari jebkuram bērnam iemācīt. Tāds var redzēt vecāku čatiņos, sevišķi pie kaut kāda, nevis vecāku čatiņos, bet publiskajos medijos pieejamos, kad ir kaut kādi raksti, kad tiek pieņemts kaut kāds izglītības jaudas noteikums vai kaut kāds princips. Tad var redzēt, kad sabiedrības nostāja ir tāda, ka, ja tu skolotājs, tad kāpēc tu tur esi iemācīt, kuru bērnu var iemācīt? Un tas būs atkal mūsu laikos visus bērnus varēja iemācīt. Jā, neatkarīgi no problēmām. Un šeit pat nav stāsts par to, ka tam bērnam ir obligāti jābūt ar diagnozi vai mācīšanās traucējumiem, nebūtu ne. Ja es, piemēram, gribu saprast, kā tam bērnam labāk palīdzēt, tad ļoti palīdz tas, kad ir atbalsta personāls, un tam bērnam var vispār nebūt nekāda traucējuma. Viņš ir normāls parasts bērns, bet tu kā skolotājs jūti, kad es nav, vai ir, vai kaut kas ir citādāk, un vajag vienkārši paskatīties, kas tur lācītim ēderā. Un ļoti nodara tas, ka tas atbalsta personāls ir, jo tad, ja tas ir saistīts ar uzvedību, es viņu varu aizsūtīt, nevis aizsūtīt, bet palūgt, lai ar viņu pastrādā sociālais pedagogs. Ja tas ir par mācīšanos, es vienmēr varu palūgt Agijai, lai viņa paņem viņu uz individuālu nodarbību, paskatās, patestē, vai viņš lasa, vai tur kaut kas ar rakstīšanu nav, vai tur kaut kas ar lasīšanu, kas ir tās lietas, kas mājās vai papildus vecākam būtu jāņem vērā, lai tam bērnam būtu lielāks iespējas un labāk, lai viņš spētu mācīties skolā. Tā kā mēs, man liekas, baigi aizvirzījāmies uz to speciālo izglītību, bet patiesībā tas nav, jo mums nav īpatsvars skolā ar īpaši atbalstāmiem bērniem, bet tas, kad ikdienā patiesībā ļoti svarīgi, ka šāds speciālais pedagogs ir skolā, jo pat bērnam, kuram viss ir fine un liekas, viņš ir parasts vidējs, normāls bērns, viņam nav nekāda grūtība, bet tādā gadījumā ļoti forši, kad ir skolotājs, kurš spēj padziļināti izprast tā bērna prasmes, neprasmes, kas ir tās lietas, kuras vajag papildus paskatīties. Un tas jau nav tikai par bērnu prasmēm, jo Agija iet vērot arī stundās bērnu, kā viņš iedarbojas ar skolotāju, un tā pašā laikā tur arī ir vērtīga atgriezniskā saite skolotājiem par to, ko skolotājs var darīt citādāk. Tas ir tāds, man liekas, ka mūsdienu skola nav iedomājama vispār bez speciālā un sociālā pedagoga, jo tur ir uzvedība un mācīšanās traucējuma grūtības, kas iet komplektā, kur ir tā sazobe vajadzīga starp atbalsta personālu. Mēs nevaram mainīt neko globālu un ieviest tagad šo komandu visās skolās, jo katrā skolā zinām skolas, kur tiešām nav vispār atbalsta komandas, bet tad var arī apzināties to, cik ļoti izaicinoši viņiem ir strādāt ikdienā. Tad varat salikt lūdzu pa punktiem, kas ir tas atbalsta komanda, kas ir vajadzīga teorētiski visās skolās ideālā variantā, ja būtu. Kas ir tie cilvēki? Bez limita finansējumā. Neaizraujies. Pamata atbalsta komanda, kas ir mūsu skolā un, manuprāt, ļoti labi iedarbojas savstarpēji. Tas ir logopēds, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs. Ja mēs turpinām un domājam par nākotni, tad psihologs ir nākamais atbalsta personāla dalībnieks, kurš noteikti ļoti labi iederētos šajā komandā, bet šobrīd mums ir arī ļoti labu darbu veids medmāsiņa. Un, mēs šobrīd tiekam galā ar situācijām, kas ir izaicinošas mums, arī medicīniskām. Un emocionālām mēs tiekam galā, bet ja tādā lielākās skolās skatoties, tad pilnīgi noteikti speciālais pedagogs, noteikti pat neviens, vairāk logopēdi, sociālie pedagogi un psihologs. Jā. Un atcerēsimies, ka ideāli būtu, ja arī skolotājiem būtu šis tāds psiholoģiskais atbalsts vienmēr pieejams. Jā, jo skolotājiem psihologi pietiks. Diemžēl vecāki, manuprāt, neapzinās to, kad
visi skolotāji nav speciālie pedagogi, un viņiem tādiem patiešām nav jābūt. Tāpat kā es kā speciālais pedagogs neesmu matemātikas skolotājs, tā matemātikas skolotājiem nav jābūt speciālam pedagogam. Un nākot uz skolu, kurā ir šī iekļaujošā izglītība un atbalsta personāls, nenozīmē, ka visi skolotāji šeit ir atbalsta personāls. Viņi sniedz palīdzību, bet arī viņiem ir nepieciešama šī palīdzība no vecāku puses. Atbalsts. Sanāk atbalsts no tevis, kā no atbalsts no manis un atbalsts no ģimenes. Tas, ko es minēju, ka Agija mums parasti iztulko tos atzinumus, jo tur ir lietot specifiski termini un arī, kas ir tie bērnu izaicinājumi, vienkāršotā valodā skolotājiem to izskaidro Agija. Tā kā mums ir nepieciešams tulkojums, jo tieši tas, ko tikko Agija minēja par to, ka mums nav tāda zināšana, lai mēs varētu iztulkot to medicīnisko terminoloģiju un saprastu, kas tad ir tas patiesībā, kas triggerē to bērnu, kas viņu kavē. Mums arī nevajag. Mums nevajag, un tieši tāpēc ir tāds. Es te gribēju mazliet arī parunāt, kāpēc mums jau nav skolā psihologs, tas, ko Agija teica, kas būtu vērtīgi. Mēs taču apzināti nonācām pie tā lēmuma, ka psihologs var konsultēt 10 reizes bērnu, bet tā terapija, skolai nav jāveic terapeitiskais darbs. Bet ir nepieciešams sarunu biedrs, uzticams, kas ir, un ko mēs tagad redzam, ka sociālais pedagogs to var ļoti veiksmīgi darīt un atrast risinājumu, jo tas lielāks pilnvars sociālajam pedagogam kaut kā mainīt tajā situācijā. Es piekrītu gan, ka vairāk sociālajā pedagogi noteikti, kas ir tiešām ieinteresēti, nevis kas strādā kā sots, jo es esmu bieži dzirdējis, ka bērni saka citās skolās, man jāiet pie sociālā pedagoga, tas ir tā kā sots. Tas nozīmē, ka tu sasniedz galējo to sarkano robežu, kur tad viss tagad tu tiec tur nosūtīts. Bet patiesībā, ka pie mums ir tā, ka rinda stāv pie Evijas durvīm, jo viņi zina, ka viņi var aiziet aprunāties. Un kā Evija pat ir teikusi, ka forši, ka tie bērni pēc tam viņi nāk parunāties kāds reizes, un tad nāk, es atnācu tikai pajautāt, kā tev iet. Kas ir forši, man liekas. Tas ir atkal par attiecībām, jo viņi zina, ka viņiem ir vienmēr skolā kāds cilvēks, pie kā aiziet pajautāt. Un skolotāji zina, ka viņiem ir pie kā to bērnu aizsūtīt, parunāt, nomierināties vai tieši otrādi paskatīties, kas tur īsti nav. Kā palīdzēt mācībās. Jo ir jau reizes, ka tu vari tajā brīdī, tev ir brīdis, piemēram, 10-15 minūtes, ka tu vari ar to bērnu aprunāties, bet ir brīdis, ka tev ir vienkārši jāskan, un tu vienkārši mēģini tā labi atrisināt to situāciju, aizsūtīt pie kolēģa, kurš var pārņemt un turpināt to situāciju risināt. Zinu, ko es gribēju pielikt vēl vienu lietu par to, ka psihologu neesamība skolā, jo toreiz, kad mēs noņēmām šo vispār vakanci, tas, ko mēs izdomājam, ja būs nepieciešams, mums būs iespēja piesaistīt pakalpojumu sniedzēju. Jo vienkārši psihologa esamība skolā neatrisinās. Tas ir atkarīgs no speciālista un no tā, kādā kvalitātē viņš strādā un ar kādu attieksmi. Beidzot, jau beigās jau mums atceries bija tā, ka skolotājiem vairāk tas atbalsts bija, bet mēs šobrīd esam izvēlējušies citu veidu, kā mēs atbalstām skolotājus ar supervīzijām. Un es domāju, ka tur varētu vēl viņas biežāk būt un vēl kaut kādi noteikti rīki, bet tas ir jēdzīgāks. Mentori ir, kas palīdz ikdienā. Bet ka tikpat būtiska daļa, kā mums ir nepieciešams zināt par bērnu un viņa tām mācīšanās grūtībām, traucējumiem, uzvedības izaicinājumiem, tikpat svarīgi mums ir atbalstīt skolotāju, lai viņš var izventilēt reāli. Bet tas tiešām ir izaicinoši ļoti. Ir klases, kur ir vairāk bērni, tu zini, ka tajā klasē tu būsi vienkārši pārgurs pēc tam stundām. Jūs minējāt vēl vienu lietu, man liekas, visas trīs jūs minējāt par to, ka bērni šobrīd ir vairāk pieprasoši vai vairāk ar šādām lietām, ka agrāk tas nebija. Mans jautājums ir kāds. Vai vienkārši agrāk nepiefiksēja un nezināja, ka tie rīki ir jāmeklē un jāpalīdz tam bērnam un izlaida visus cauri, vai tagad vienkārši ir kaut kas mainījies? Vai nav tā, ka mums pašiem zināšanas ir vairāk par to, kā atpazīt kaut kādus? Bet arī laiks ir mainījies. Mums nebija tik daudz ekrāni un stimuli un visu laiku, pieejami visādi. Vienādi sakot, mēs dzīvojam pilnīgi citā laikā šobrīd. Ir noteikti viss daudz ātrāk, ir daudz vairāk informācijas ekrāni. Tie bērni daudz ātrākā vecumā saskarās ar visu to, ko mēs iespējams dabūjām tikai pamatskolā. Bet tā smadzeņu darbībai tas ir nenormāls stimuls un iespējams pat pārstimulēšana. Līdz ar to, tāpēc, man liekas, arī te bērni varētu būt. Tas miedoklis, bet mums arī ir tas, ka tiem pašiem bērniem, kuriem ir
kaut kādas uzmanības noturēšanas grūtības, ka viņi agrāk vienkārši tiem bija pilnas dienas grāmatas pierakstīts ar sarkanām piezīmēm, jo viņi nemāk uzvesties vienkārši. Jā, un bez paskaidrojuma, ko nozīmē bet skolotāju, tā vispār informācija pieejama daudz vairāk. Mēs mākam atpazīt jau, ka tā nav vienkārši viņa nespēja uzvesties. Ir tur kaut kādi citi objektīvi iemesli, kas viņam traucē to darīt. Ja, tas tāds klasisks, atvainojiet vecās skolotājs, komentārs, tas jau tas bezkaunīgais. Viņš jau nav audzināts, bet patiesībā, jā, paldies to, ko tu teici, mūsu zināšanas vienkārši ir auguši, un mēs redzam, kas apakšā zem tās bezkaunības tomēr ir, un kad pats bērns ar sevi netiek galā. Un tur nav īstenībā nekāda sakara ne ar audzināšanu, ne ar bezkaunību, bet ar ārējiem un iekšējiem stimuliem, ar kuriem pats bērns netiek vienkārši galā. Starp citu, es atcerējos, taču bija tas pētījums par bērnu redzi skolās, un bija skolas, kur trāki, bet vecāki pat neaizved bērnus pie acu ārsta, kas it kā ir obligāta norma. Tā, nenosodot vecākus, tikai gribu atgādināt, ka tas ir ļoti būtiski, jo tur arī tajā pētījumā atklāja, ka 4. klases puikam ir grūtības lasīt, bet viņam bija ļoti smagas redzes problēmas. Viņam ievies brilles, un bērns pēkšņi redz, visu lasa, jā. Tas ir līdz tā, liekas kā absurdi, taču kā var būt, ka mēs nezinām, ka bērns neredz. Bet ir tik daudz tādas nianses, kas ir būtiskas, ko mēs vienkārši kā vecāki nevaram zināt. Tāpēc ir tās regulāras pārbaudes, ko vajadzētu uztvert arī kā normu un izpildīt, tiešām aizejot pie tiem ārstiem, nevis, ka tikai ģimenes ārsts ieķeksē, jā, viss ir izdarīts. Tāpat kā pie zobārsta mēs ejam. Mēs nepieņemam, ka mums tur nav caurumu. Tā, kad mēs vienkārši veicam regulāri to redzes pārbaudi, jo tas arī var būt milzu kavēklis patiesībā. Dzirde, redze, kas tagad mūsdienās mums vispār dzirdes problēmas arī ir aktualizējušās līdz ar iekārtām, ko Māra minēja. Liekas tādas pašsaprotams lietas, bet patiesībā viņam ir milzīga ietekme uz bērnu mācīšanās procesu un vajadzībām. Un vēl, protams, tas, kāds ir tas fons, no kur viņš nāk no mājām. Ja mēs to ģimenes jautājumu paceļam, tad ir svarīgi, vai viņš no rīta atnāk no tāda ļoti satraukta rīta, vai viņam viss ir bijis diezgan mierīgi, vai viņš no rīta ir vispār paēdis, vai viņš ir labi izgulējies, kad nāk vēl šie visi aspekti nāk ļoti klāt, tāpēc ir svarīgi arī tā saruna par to, kas tev dzīvē notiek, vai tev kaut kas mainās. Un ko gan forši, to es gan varu pateikt kā piemēru, kas ir interesanti, šāda saruna, līdz kam noved, kad tu saproti, es nezinu, labi, es saprotu, ka līdz kam tā saruna noved, ka tu esi labā kontaktā ar bērnu un ar vecāku, kad tev bērns diezgan es pasaku, kāpēc tev šodien tāds satraucies? Vai tu ātrāk šodien satraucies? Viņš saka, man nelielas pārmaiņas notiek ar mani. Un tu tā bāc, wow! Tā 3. klases skolēns pats pasaka, viņš tāds ir, jo viņam ir fons. Tas nav tāpat vien, viņam ir fons un tā viss kārtībā. Viņš saprot. Un saka, tā, kad tev vajadzēs, tu parunās ar mani. Jā. Tā, kad tu būsi gatavs. Ļoti tas ir tas ir tāds apzinātības esence vispār. Super. Jā, te ir Mārienes, tu mums runāji, ka tas ir nevis tikai atklātība par to, ka tu izstāsti par to, kas ir tava bērnu uzvedības vai mācīšanās izaicinājumi, bet ka tu izstāsti arī par to, kas tev mājās notiek, kad vecāki arī laicīgi padod mums ziņu, ka, hei, mēs tur pārceļamies vai mums tur kaut kas ir noticis. Piedzima māsiņa vai brālītis. Un ka tas ietekmē bērnu, un mums ir labi to zināt, jo mēs skolā novērosim tās uzvedības un attieksmes kaut kādas izmaiņas. Mēs jautāsim. Tad mēs jautāsim, jā, bet no sākuma jau būs, kur tu tur, būs jau pirmais tāds beigas, kāpēc tu pēkšņi tāds tur, tagad nezinu, dusmīgs esi, nevar savākties, tur visu laiku konfliktos iesaisties, bet ja tev jau ir tā informācija, tu uzreiz pie sevis, pat skolotājs neiziet tam cepšanās procesam cauri, bet uzreiz saprot, ok, tev ir tas, kā es tev varu palīdzēt. Atkal laiku iegūst. Un uzreiz atbalsta personāli var pieslēgt, aiziet parunājies pie vīs, piemēram. Aiziet parunājies, tad var aiziet parunāties pie vecākiem, kas tur tam bērnam. No sērijas, kad uzreiz rodās tāda ļoti, ļoti sakarīga tā kopā būšana. Arī bērni viens otru arī labi saprota, piemēram, es zinu, arī, man arī tur māsiņa vai brālītis piedzima, tas arī bija ritīgi. Visu laiku piņā. Tikai jāsaka, nevar gulēt. Visu laiku piņā. Jā, tā kā tas ir tāds informācija, ka mēs kā skola informāciju vecākiem nejautājam, tāpēc, ka mēs gribam zināt, kas notiek viņu privātajā dzīvē. Tiešām negribam, bet... Mēs daudz jau tā zinām, mēs tiešām bet mums tas palīdz vieglāk darīt savu darbu, bērnam tas palīdz labāk justies skolā. Mēs vienkārši neuzdodam liekus jautājumus, jo ir bērni, kas par kaut kādām lietām nevēlas, lai skolā par to zina vai runā.
Bet mēs, vecāki, mūs painformē, mēs zinām, viņi nodošu mums ziņu, ka bērns negrib, lai par to runā skolā. Mēs to zinām, mēs pieņemam un viss. Mēs par to skaļi nerunājam, bet mēs neprasam arī no tā bērna neko vairāk, kā viņš tajā brīdī var mums dot. Mēs saprotam vienkārši to attiecīgo situāciju, kurā bērns ir nonācis un kāpēc viņš tieši šajā brīdī rīkojās. Un mēs zinām, ka tas būs pārējoši. Vai arī mēs varam sniegt klusu atbalstu viņam. Tas ir tas, kā es, piemēram, jau sākot strādāt no bērndārza vecuma bērniem, katru nodarbību pilnīgi vienmēr es uzsāku ar jautājumu, kā tu šodien jūties. Un ko tu saņem pretī, kādas atbildes? Ļoti bieži ir ļoti labi. Bet tādā klasiskā atbilde bērndārzniekiem man šodien ir dusmiņa. Tad es zinu, ka mēs kaut ko forši padarīsim, lai tev tā dusmiņa pāriet. Bet tas ir savā veidā tāda mācība, kā runāt par savām jūtām. Tu drīksti man droši, kā skolotājiem, kā pieaugušiem pateikt, ka tev šodien nav laba diena, es šodien jūtos dusmīgs, tu drīkst justies dusmīgs. Es tevi sapratīšu, un mēs vienkārši varam kopā šo dusmīgo dienu pārvērst par foršu dienu. Vai arī kopā pabūt klusējot. Vai arī klusējot, tieši. Vai padusmoties kopā. Pastāstīšu par savu dusmiņu. Jā, bet zini, tikpat svarīgs, kā atbalsts bērniem, tikpat svarīgs ir arī atbalsts vecākiem, kuri nonākuši tajā jaunajā situācijā. Kur bērniem, piemēram, mēs zinām, kā nodrošināt atbalstu, bet mums ir bijuši forši piemēri, ka mēs iesaistam kā skolu sociālo dienestu, lai atbalstītu vecāku, kuram ir grūti tajā situācijā atbalstīt savu bērnu, vai viņš vienkārši grib padoties, jo ir bezcerīgi. Ir ilgstoši atbalstījis to bērnu, bet viņam arī vairs nav resursu, kā to izdarīt. Man liekas, tas ir arī svarīgi, ka skola jau pamana visu. Nu, mēs esam tāpēc jau nevelti, mēs šo te nosaucam arī, ka skola ir kā trešais ģimenē. Ir bērns, vecāki un skola, un nevienmēr tas tiešais atbalsts sanāk bērnam. Arī vecākus mums ir nācies atbalstīt. Un arī pjāgīs, ja viņi iet pietva reizi un ir grūtības pieņemt to, ka tur kaut kas ir, kur ir kāds iemesls, kāpēc tam bērnam ir nepieciešams nopietnāka izpēta vai atbalsts. Nu, viņi jau iet pjāgīs, tāpēc, ka lai saņemtu vēlreiz apstiprinājumu, ka tā ir, bet varbūt saņemtos, lai spērtu to soli un izpētītu, jo ir bail no tā, ko tu ieraudzīsi tajā atzinumā vai ko tu uzzināsi. Un tas, man liekas, arī ir svarīgi, ka skola mēģina vismaz nodrošināt arī informāciju. Ir vecāki, kas jautā, kur man to izdarīt, piemēram. To var skola izdarīt, jo ņemot vērā, ka mēs zinām, kad ir kaut kādi forši pētījumi vai tie izpētes un atzinumi ir no tādiem speciālistiem, kurus sniedz kvalitatīvu atgriezenisko saiti. Jā. Es sapratu, tikko ir taču jums vairāk piemēru, kurus var minēt, ir centri. Jūs paši esat strādājuši, un varbūt, ka jūs varat minēt vecākiem iespējamos resursus, kur viņi var atrast. Sociālais dienests ir viena lieta. Es teiktu, ka tur nevajag uztaisīt bubuli, tas nav katreiz tikai par sliktām lietām. Sociālais dienests spēja piesaistīt psihologu, logopēdu, ir projekti, kuros fantastisku atbalstu ģimenes var gūt. Tas nav soda mehānisms. Ja skola piedāvā vai iesaist sociālo dienestu, tad tas ir ar mērķi nodrošināt ģimenei atbalstu. Tā ir atbalsta institūcija ģimenei. Tas nav tāpēc, ka jūs kā vecāki kaut ko sliktu esat izdarījuši vai bērni ir tur noziegušies, nezinu. Tiešām viņš jāuztver kā atbalsta mehānisms. Mēs ar Uzvedību LV esam ļoti daudz sadarbojušies, sūtot ģimenes konkrēti pie Līgas Bērziņas, un viņi arī atrod labus risinājumus, jo viņiem ir saskarsmes grupas dažādiem tur izaicinājumiem gan vecākiem, gan bērniem. Bērnu slimnīcas, jā, dažādi podkāsti, viss kaut kas ir Pusauģu resursu centrs. Ir dažādas lekcijas, ko mēs arī vecākiem piedāvājam apskatīties. Ir diezgan daudz resursu, bet es pieļauju, ka tiešām vecākiem ir grūti norientēties, īpaši, ja tu nezini precīzi, kādu atbalstu par drošu internetu tehnoloģiju lietošanu. Ir daudz nevalstiskās organizācijas un biedrības, valsts institūcijas, kas spēj nodrošināt atbalstu, bet tas ir vēlos tikai iedrošināt vecākus, mēģināt un meklēt to atbalstu, jo tas nav nekas slikts, lūgt palīdzību tajā situācijā, kad tu nezini, kā rīkoties. Bet tas ir, man liekas, ir jau grūti atzīt kā pieaugušiem, bet es tagad nezinu, kā rīkoties. Vai man tagad būs jāsaka, ka tur es esmu, man sociālais dienests piesaistīts, ka tas nozīmē, ka es esmu slikts vecāks vai es sevi nosodu. Tas ir tāds, tam ir grūti pārkāpt pāri, lai saņemtu atbalstu. Pirmā lieta ir atzīt, un otrā tad jau tu sāc meklēt risinājumus. Un skola, iespējams, ir vieta, kur var atrast palīdzību, vismaz resursus tālāk, kur meklēt. Vai arī vismaz skola tev tā kā iegrūž sejā faktu, ka šitais ir jāsāk darīt un kustināt. Jo varbūt pirms tam varēja dzīvot tādā ilūzijā, ka viss īstenībā ļoti labi. Tas ir par to, ka vai nu ir divi varianti, vai nu mēs nākam šeit un mēs viens otru atbalstam un mēs dodam jums to atbalstu.
Vai arī tas pretējais, ko vecāki uzskata, mēs to problēmu nogrūdīsim skolai. Bet šajā skolā tas tā nestrādās. Mēs jūsu problēmu pacelsim. Bet ir tā, ka tiklīdz mēs sākam kustināt kaut kādu lietu, viņas vienkārši aiziet prom no skolas, aiziet uz citu skolu, bet problēma jau paliek. Viņas neatzīst, ka viņas iet tāpēc. Man tajā brīdī ir ļoti žēl, tāpēc, ka tie bērni jau krīta katru reizi, viņam atkal ir jauns adaptācijas posms, vēl tās viņu grūtības vēl padziļinās. Tas viss paliek ļoti sarežģīti. Tā kā, man liekas, bet mēs nevaram glābt pasauli. Mēs nevaram glābt, bet mēs izdarām savu darbu. Mēs varam piedāvāt. Un mēs varam piedāvāt atklātu sarunu, kuras rezultātā iespējams mēs panāksim kopīgu risinājumu visām pusēm. Šeit ir ļoti svarīgi, kādas ir attiecības tam vecākam ar skolotāju un skolas atbalsta personālu, vai es varu uzticēties, jo es domāju, ka ir vecāki, kas ir piedzīvojuši to, ka tavu informāciju izmanto pret ģimeni vai kaut kā no varas pozīcijām, bet es ceru, ka tāda situācija ir maz un arī skolotāji novērtē to iespēju, jo es vairāk zinu par to bērnu, jo man ir vairākas un plašākas iespējas palīdzēt. Jā, atklāta saruna. Tu tikko dzirdēji mūsu pieredzi. Ja tu zini kādu skolotāju vai vecāku, kuram tas varētu noderēt, padalies. Mēs labprāt gaidīsim tavus jautājumus, ierosinājumus nākamām tēmām un iespējamos komentārus un turpināsim diskusijas.